Varbūt jūs kādreiz pateiksiet man par to paldies. Mums valstī šodien ir tāda situācija, ka, piemēram, jums pieder dzīvoklis un pēkšņi kaut kas ar jums notiek, un jūs aiziet viņsaulē, tad jūsu dzīvoklis nonāks jūsu mantiniekiem, ja? Kāds ir pēc likuma. Bet ar otro pensiju līmeni ir citādāk. Ja jūs atsevišķi neuzrakstāt iesniegumu par to, kam jūs viņu novēlat, ziniet, kur viņš nonāks? Evikai Siliņai, joks valsts kasē. Parādīšu ļoti ātri, kā to visu atrisināt. Mēs ejam uz latvija.lv. Latvija.lv mēs ienākam, autorizējamies ar mums vēlamo autentifikācijas metodu. Es izmantoju e-mobile ID, un mēs esam iekšā. Šeit mums meklētājā augšā ir jāieraksta pensiju mantošanu. Pats pirmais rezultāts, tātad pensiju otrā līmeņa dalībnieku izvēles par uzkrātā kapitāla mantošanu reģistrēšana. Piekrītam noteikumiem, pieprasīt pakalpojumu. Un šajā sarakstā mums jāiet uz pašām beigām, kur ir 29. šajā gadījumā pensiju otrā līmeņa dalībnieku izvēlēja par uzkrātā kapitāla mantošanu. Tālāk. Un skatieties, šeit ir divas opcijas. Precīzāk trīs. Tā pirmā, par ko es jums pateicu, ieskaitīt valsts pensiju speciāli budžetā, es domāju, ka tas lielākā daļa no jums galīgi nederēs. Pievienot norādītās pensiju otrā līmeņa kapitālu, tas nozīmē, ka nedod Dievs, ja kaut kas jums ir notiek, tātad jūs te varat norādīt konkrētu personu, kurā jūsu otrā pensiju līmenī uzkrātā nauda nonāks. Tātad šeit jūs varat konkrēti izvēlēties konkrētu cilvēku, kam to visu novēlēt, personas kodus, personas vārds, uzvārds, vai arī nodot mantošanai civil likumā noteiktajā kārtībā. Šeit jūs tālāk vienkārši informāciju par iesniegumu saņemšu vienkārši e-pastā. Esmu iepazinies, apliecinu, tālāk, vēlreiz pārbaudam datus, iesniegt iesniegumu. Tas arī viss.